products quickly Recording in progress. and transferring parts lists directly to online shops. Automatic product data entry for online shops? Check. Provide marketing materials? Check. And if you design furniture, you need all the right data to put everything together. Services that minimize errors and make design infinitely easier, and not to mention assembly, done within seconds. Wouldn't it be nice to have reusable packaging that you can incorporate in automated fittings assembly lines? It'd be great. Great for production processes and great for the environment. But what if you want to integrate a new Bloom product into your production processes? Trial and error? Or simply ask one of Bloom's experts for advice? That sounds logical. Why not benefit from the experience of partners and avoid mistakes in new sales markets, demand planning, and other areas? Now all that's missing is a box assembly at the press of a button, right? You're right, and we've got it. Actually, Bloom offers every service you can think of. For all of us. Distributors, cabinet makers, and industrial manufacturers. The right service whenever we need it. Services by Bloom. Not just nice, simply great. Nu, lūk, ko gribēju parādīt ar šo? Šajā video ļoti labi redzams tas, ka izmantojot e-servisu, tātad šajā gadījumā konfiguratoru, tātad vai tas būtu izstrādājuma konfigurators vai korpusa konfigurators, nav būtiski, kā lai pasaka, piemēram, ja jūs izveidojat vienu kaut kādu korpusiņu, jūs šo te korpusu varat, šo te savu projektu varat izmantot visdažādākajiem mērķiem. Tātad, jo katram no jums tad var būt pilnīgi citas vajadzības no šī te korpusa. Kādam no jums viņu vajag sazāģēt, saskrūvēt, kādam no jums viņu vajag vienkārši izdomāt, lai viņš būtu arī reāli izpildāms. Nākošajam iespējams, kad vajag vienkārši to visu nopirkt. Tāpēc katram no jums var būt savas vajadzības. Attiecīgi vienu un to pašu korpusu jūs varat izmantot katrs pēc savām vajadzībām. Она не должна поцарапаться. Вот здесь можно поставить? Да. Да вот это может уберешь еще. Nu, lūk. E-servisos, tātad, jā, jums šeit ir šie divi rīki. Izstrādājuma konfigurators un korpusa konfigurators. Izstrādājuma konfigurators būs vairāk priekš kaut kāda viena konkrēta risinājuma, piemēram, vienam pacelšanas mehānismu risinājumam, vai arī, piemēram, korpusa konfigurators jau būs veselam korpusam, kur mums varbūt gan atvilknes, gan pacelšanas mehānismi, gan vīres un daudz dažādi citi risinājumi. Так. Labi. Kā tas viss notiek? Nu, piemēram, jums ir kaut kāda ideja. Mēs kā piemēru šodien paņemsim mūsu ekspozīcijas mēbeli. Tad mums ir šāda te virtuve uztaisīta ar salu un šāda te mēbeli, kas nāk pie sienas. Un viņa mums sastāv no vairākiem korpusiem. Tie, kas ir bijuši mūsu veikalā, noteikti redzējuši šo te mēbeli arī dzīvē. Kā parasti notiek? Mums parasti ir tā, ka vai nu jums ir kaut kāda ideja pašiem, vai arī jums to ideju ir atsūtījis kāds dizainers, kopā ar klientu esat uzzīmējuši šādu te kaut vai skici, piemēram. Mūsu gadījumā mums ir atsūtījis, piemēram, projekts no ražotāja, kur mēs redzam tad visus iespējamos izmērus, kādi viņi ir vajadzīgi katrai konkrētai pozīcijai. Piemēram, šeit ir viens skapīts, otrs skapīts,
Nākošais, tad mēs šeit redzam visus šos te skapīšus, kas mums ir šajā te projektā paredzēti. Šeit mums ir aprakstīti konkrēti izmēri šiem te skapīšiem. Mums šeit ir pīriska, mums šeit ir Legrabox atvilknes un tā tālāk. Tad to visu mēs šeit redzam. Tātad mēs redzam šeit izmērus, gabarītus un mūsu kopējo ideju. Tātad mēs korpusu konfiguratorā varam šos te korpusus pa vienam veidot. Atverot vaļā korpusu konfiguratoru, mēs redzam korpusiņu. Mēs redzam... Tak, viena minūte. Tātad mēs redzam šo te korpusiņu, kur mēs jau varam pielāgot savām vajadzībām. Ekrāna šeit kreisajā pusē ir viss, ko mēs liksim korpusā klāt, un ekrāna labajā pusē ir viss, ko mēs... Visi parametri, ko mēs varam iedot tādām pozīcijām, ko mēs gribam ielikt klāt. Nu, piemēram, šajā gadījumā tie pamatiestatījumi korpusu konstrukcijai. Tad šim te korpusam izmēri un gabarīti. Tādi kā, piemēram, augstums. Ja mēs pēc mūsu projekta redzam, ka mums ir augstums 2 metri un 8 centimetri, platums, piemēram, 450 mm, nu, un dziļums attiecīgi 600 mm, piemēram. Šeit mēs redzam korpusu iekšējos gabarītus, kas mums paliek iekšā. Tālāk ir materiāli, tātad biezumi. Tas būs materiāls, no kura mēs gribam izgatavot šo korpusu. Piemēram, 16 vai 18 vai 19, kā nu kuram nepieciešams. Attiecīgās spraugas, tātad tie ir mainīgie izmēri, kuri katram no jums var būt savādāki. Nu, kāpēc, ka kāds taisa lielāks spraugas, kāds taisa mazāks spraugas, tad tas no katra individuāli atkarīgs. Attiecīgi mugursienas, dažādas konstrukcijas, tad vai nu tā ir vienkārši pieskrūvējama mugursiena, mugursiena, kad mēs iedzeram gropu iekšā, iekšējā mugursiena un tam līdzīgi. Tātad, nu, cietās mugursienas, tātad no tāda paša materiāla, no kāda taisa visu korpusu, pieņemsim. Un tam līdzīgi. Lūk, mums ir mūsu korpus. Un tālāk mums ir dizains. Tātad dizains, tātad tas ir fasādes, tās ir iekšējās kaut kādas pozīcijas, kuras mēs gribam likt. Un tā kā mēs pēc mūsu projekta saprotam, ka mums tas ir principā spējstāvers skapis, kur mums iekšā nāk vairākas atvilknes, mūsu gadījumā pat ar servodrivu, nu, pēc tā mūsu projekta, ko es jums rādīju sākotnē, tad mēs zinām, ka mums šeit vajag vienkārši vienu augšējā plauktu. Kā es noslēgu? Es vēlreiz parādīšu to projektu. Tātad jūs redzat, tātad mums šeit ir 5 atvilknes. Mums šeit vajag plauktu augšā, jo mums šeit augšā nāks Aventus HKXS. Tad mēs redzam, ka mums būs servodrive atvilknes Legraboxam 5 gabals un tam līdzīgi. Tad mums šeit vajag ielikt augšā plauktu un fasādes dalījumu. Tad mēs varam šeit iekšējo konstrukcijā mums ir iestiprināti plaukti, starpsienas, plauktus plauktu turētājiem un urbuma rindas. Mēs vienkārši ņemam šo plauktu un velkam tai vietā, kur mums viņu vajag. Mēs, piemēram, zinām, ka mums šeit augstums būs pēc mums tur izmēriem, kurus mēs esam sarēķinājuši 293 mm augšpusē. Un šeit mums vajadzīgs arī spraugu, ko arī mēs no šeit vienkārši klikšķinam virsū un nelaižot vaļā, vienkārši velkam iekšā. Un ievilkām viņu pa vidu. Uzspiežot uz šīs te fasādes, mēs redzam, ko mēs redzam šīs te fasādes augstumu un attiecīgi platumu. Un fasādes uzlikumu. Fasādes uzlikums tā ir tā daļa, ko fasāde pārklāja šim te plauktam, piemēram, šajā vietā. Ja mums vajadzētu vairāk vai mazāk, protams, mēs to parametru varam ielikt arī citu. Un mēs redzam arī fasādes biezumu.
Piemēram, mums būs arī 18, pieņemsim. Un, lūk, mēs redzam arī šai fasādē augstumu. Šobrīd mums tas varbūt baigi neko nemaina, bet ok, varbūt kādam tas ir vajadzīgs. Ja tik tālu mums korpus ir gatavs, tad mēs varam iet tālāk uz furnitūru, tad pēc kārtas un iet uz atvilknes sistēmām. Mēs zinām, ka mums šeit būs 5 iekšējās atvilknes, un mēs viņus arī šeit iekšējo atvilkni spiežam virsū un arī velkam šajā daļā iekšā. Nekādas starplikas mēs starp vadotni un korpusu neliksim, mēs liksim speciālas vadotnes, bet vīres priekš tam, lai mums tur nav jādomā par kaut kādām starplikām. Šeit mēs izvēlamies attiecīgi kādu atvilku mums ir vajadzīga. Nu, tad to jau mēs zinām. Mēs zinām, ka mums būs legraboks, piemēram, melnā krāsā. Un te jau mēs izvēlamies dizainu. Mūsu gadījumā ir izmantots legraboks free atvilknes ar dizaina elementiem. Ja mums vajadzīgi šie iekšēji sadalītāji, tad arī tos mēs varam uzreiz izmantot. Tad, ja mēs zinām, ka tie būs šķīvi, tad mēs ņemam šo. Ja mēs zinām, ka tie būs kaut kādi šķērsvēliņu sadalītāji priekš katliem un vāciņiem, tad šo. Un, ja tie ir kaut kādi produkti un tur mums vajadzīgi kaut kādi rāmi, tad, protams, ka šo. Ja mēs šobrīd nezinām, kas tur ir, mēs, protams, varam izvēlēties arī bez organizācijas, un tad viņi vienkārši šobrīd mums par tiem neko neprasīs. Bet arī tālāk ir šie dizaina elementi. Tad variācijas, kāda viņi var būt, tas ir tīri jūsu izvēle, kādu jums vajag. Tad ar augstu dizaina elementu vai zemu vai vienkārši šķērseliņu. Un to, ka mēs šos dizaina elementus izgatavosim paši, piemēram, individuāli izgatavot. Tālāk mēs izvēlamies attiecīgi vadotnes atvilknes dziļumu. Mēs šeit nevarēsim izvēlēties tādu dziļumu, kuru mēs tajā korpusā nevarēsim ielikt, jo viņš mums tur vienkārši nelīdīs iekšā. Zemāku, protams, ka varēsim, bet augstāku, garāku, dziļāku, protams, ka nevarēsim. Attiecīgi arī dinamiskā nespēja vadotnēm. Tā kā mums atvilknes ir nelielas salīdzinoši, tad mēs arī nav nepieciešamības likt tur 70 kg vadotni. Tālāk šeit mēs izvēlamies mūsu kustības tehnoloģijas, tad tas ir Blue Motion, tad ar bremzi. Nu, lūk, servodrives, kurš šobrīd nav aktīvs, tāpēc, kad es izvēlējos pašu garāko vadotni. Ja es viņam uzspiedīšu šeit virsū, sistēma man stāsta par to, ka mums vadotnes garums šeit ir par garu, lai mēs ieliktu servodrivu. Tad mēs varam izvēlēties jaunu atlasi, un viņš mums liks samazināt vadotni. 550. vadotne vairs nav aktīva. Un viss, un tagad mums atkal servodrivs derēs. Šajā gadījumā konfigurators mums saliek iekšā automātiski pats iekšā visu, kas mums būs nepieciešams priekš servodrivu. Mums pašiem par to nemaz nav jādomā. Tad mēs varam nemaz nezināt, kas mums no komplektācijas ir vajadzīgs, jo varbūt mēs ne katru dienu viņu liekam. Tātad ar strāvas pārveidotāju, piemēram, šeit automātiski būs izvēlēsies Latviju, tāpēc, kad kontaktdakšas mums Latvijā ir, angļu kontaktdakšas mums nederēs, tāpēc mums vajag mūsu tirgumu piemērot. To visu izdarīs jau pati sistēma. Šeit vienīgais, kas mums vēl būtu iespējams jāizvēlās, būtu tas, kā mēs gribam stiprināt strāvas pārveidotāju, jo atstāt viņu vienkārši uz grīdas arī nebūtu baigi labi. Ja mēs viņu gribam skrūvēt pie sienas, tad mēs viņu varam izvēlamies šādu vai arī, pieņemsim, iefrēzējumu grīdiņā. Šajā gadījumā, izveidojās mūsu šī atvilkne, un tā kā mēs ievilkām viņu šajā daļā, un profilam, ja šim te sadalošajam profilam ir garums, tad mums šeit automātiski parādījās 2 šie profili visā garumā, kas ir labi, jo mums nav mēs varam nezināt, kad nav 2-metrīga vada, piemēram, vai šī profila, bet viņš ir, piemēram, metrīgs profils. Ja mēs ielikām vienu šo atvilkni iekšā, mēs tālāk varam dublēt šīs atvilknes, un tad mums nav jāveido pa jaunam. Vienīgais, ko mums vajadzētu, piemēram, pēc projekta zinot, vajadzētu pacelt viņus uz augšu vai nolaist uz leju. Mūsu gadījumā mēs celsim uz augšu. Pirmajā atvilknē mēs redzam, ka mums augstums ir šie 38.
Tad šeit, pieņemsim, mums būs izmērs 400. Es šobrīd likšu izmērus, kas man ir norādīti šajā mūsu projektā, kuru mēs skatījāmies. Tāpēc 700, piemēram. Un tādā veidā mēs vienkārši veidojam šo te mūsu risinājumu. Tā te mums būs teiksim, 27. Nu, un tad nākamā pēdējā atvilkne. Lūk, arī viņa. Viņai arī augstumu mēs ieliksim drusciņu augstāku, tātad, piemēram, šādi. Šeit spēstāvaram augšēji atvilkni parasti taisa zemāku, netaisa šādu tik augstu, tāpēc mēs varam šeit rediģēt un atvilknē augstumu, piemēram, pamainīt. Šeit pie konstrukcijas mēs varam C augstumu atvilkni nomainīt, piemēram, uz M vai K iekšējo. Parasti tur liek M augstumu atvilkni, bet arī tātad pie vēlmes var izliekt arī K augstumu. Un vienkārši iesniegt, un viņš mums nomainīs šeit to augstumu. Un ja mēs, piemēram, tagad redzam, ka mums šeit tas augstums liekas par lielu, jo, ja mēs uzspiežam uz kādu konkrētu atvilkni, piemēram, šo, mēs redzam, cik mums šeit ielīdīs atvilknē augstas lietas, piemēram, ko mēs varēsim, cik augstas lietas mēs varēsim tur glabāt. Šajā gadījumā, ka mums ir pieejamais uzglabāšanas augstums, tad mēs viņu šeit arī redzam. Tad, ja mēs zinām, ka mums tur glabājās kaut kas, tur pieņemsim kaut kāds blenderis, tosteris, vēl kaut kas, tad mēs zinām, ka jā, mums viņš der, pieņemsim, vai kolas pudeli, piemēram. Nu, lūk, tālāk mums ir, mēs zinām, ka mums šeit augšā ir nepieciešams pacelšanas mehānisms, tad arī to mēs izvēlamies šeit pie pacelšanas mehānismiem to, kuru mēs gribam. Piemēram, HK mehānismu sortiments. Un tā kā mēs redzējām mūsu projektā, ka mums tur ir HKXS mehānisms, tad mēs šeit vienkārši no saraksta izvēlamies to, kur mums vajag, jo mums ir maza fasādīte. Un mēs viņu vienkārši izvēlamies, un visu pārējo informāciju pa lielam izrēķina pati programma. Mums vairs pa lielam šeit nekas nav jāmaina, kā jūs redzat. Piemēram, vienīgais šeit pie virām sistēma automātiski izvēlās viras, kuras nav jāskrūvē, kuras ir tā kā ieliekams, aizklipsējums un gatavs. Bet, ja jūs, piemēram, esat pieraduši vairāk pie virām, kas ir tomēr skrūvējums, tad tas ir vienīgais, ko jūs šeit nomainot, kas jums ir pa lielam jānomaina, ja jūs strādājat ar skrūvējumām virām. Tāpatās arī ar pamatiņiem. Pamatiņiem arī formu var izvēlēties, ja vajag. Un iesniedzot, šeit mums viņš automātiski arī parādīsies. Lūk. Lūk, šīs te mūsu korpus. Viss ir tā, kā mums varētu būt vajadzīgs. Ja vajadzētu kaut kā savādāk, protams, mēs varam vēl kaut ko mainīt. Ko mēs šajā korpusā vēl varētu gribēt? Mēs varētu gribēt korpusu savienojumus un tam līdzīgas lietas. Vai ne? Tad šeit zemāk pie papildus iespējām mums šeit parādās arī šie korpusu savienojumi, uzkaras mehānismi un tam līdzīgas lietas. Šeit ir korpusu savilcēji, kas ir tieši Bloom korpusu savilcēji. Tātad tie nav, piemēram, minifix korpusu savilcēji, tie nav nekādi tur, piemēram, Klamex, tur vēl kaut kādi citu ražotāju korpusu savilcēji. Bet pieņemsim, ja jūs strādājat, piemēram, jūs gribat pasūtīt detaļas jau safrāzētas, un jums ir principā vienalga, kādi būs tie savilcēji, ka jums der arī Bloom savilcēji, teiksim tā, nevis vienalga, tad jūs ņemot vienkārši vēl kaut viņu iekšā,
izvēloties attiecīgi šos te savilcējus, ko pie mums var nopirkt, lājuma furnitūrā, izvēloties krāsu. Automātiski viņi šeit arī parādās, šie te savilcēji, jūs viņus redzat. Viņi parādīsies arī tehniskajos rasējumos, un viņi parādīsies visur, kur tas būs nepieciešams. Un lūk. Atvainojiet. Bet, piemēram, ja jums ir kaut kādi konkrēti savilcēji vai konkrēti citi furnitūri, piemēram, skrūves vai tie paši minifiks savilcēji, tad jūs varat izvēlēties arī šos te stiprinājumus, kas ir koka dībeļi savilcēja vietā. Un šeit no saraksta izvēlēties, piemēram, risinājumu, kā jūs vēlaties, piemēram, dībels plus skrūve, tad tas izskatīsies jau šādi, kad mums būs dībels un skrūve, attiecīgi, vai arī pieņemsim divi dībeļi, viens otram blakus, bet to vienu no tiem dībeļu caurumiem pēc tam var izmantot arī priekš, piemēram, minifiks savilcējiem un tam līdzīgi. Es atstāšu blunkus korpusu savilcējus. Un parādīšu, kāds izstās arī rasējumos. Nu, lūk, šāds te mums tas korpus ir. Ja mēs redzam, ka mums šodien viss ir ok vai nav ok, nu, piemēram, es šobrīd redzu, ka man nav gluži kārtībā viss, tāpēc, kad fasāde man šeit ir, iekšējās atvilknes ir, bet šī te fasāde nav uz virām, nu, jo es viņas neesmu pievienojis. Es varu aiziet uz viru sistēmām un attiecīgi izvēlēties viras, kurā pusē es gribu viņas redzēt. Tātad viras kreisajā vai labajā pusē. Šajā gadījumā es paņemšu kreiso pusi, jo man tā norādīts bija projektā, vai rasējumā, vai vienalga kur. Un tā kā mums ir iekšējās atvilknes, korpusa konfigurators vairs neļauj mums izvēlēties standarta vīras, jo standarta vīras mums šeit nederēs. Tāpēc, kad ja mēs ieliksim standarta vīras, mums atvilknes nenāks vaļā. Tāpēc mums ir vai nu nulles izvirzījuma vīras vai platleņķa vīras. Principā tā ir viena tāpat atvilkne vai vīra. Un tātad šeit mēs izvēlamies uzliktā fasāde vai, piemēram, ja mums ir risinājumi, ka mums ir mazas spraugas starp fasādēm šajā vietā, ja mums sastatījās divi korpusi kopā, mēs varam izvēlēties arī no šiem, un programma automātiski aprēķinās, kādiem mums būtu jābūt minimāliem radiusiem un tam līdzīgi, lai nebūtu sadursmes starp fasādēm. Šajā gadījumā, tā kā man ir atsevišķi korpusi, es viņam vienkārši uzliktu risinājumu. Tad šeit mēs redzam, ka mums ir visa informācija jau aizpildīta. Un mēs redzam, ka mums šeit programma iesaka likt varbūt tās 3 vīras. Jā, fasāde nav liela, bet man projektā ir norādīts, ka man te vajag 4 vīras. Jā, es viņus varu mierīgi ierakstīt šeit 4, un viņas man būs 4. Kāpēc 4? Tāpēc, kad man tā ir norādīts projektā, un tā piemēram, man viņš ir atnācis. Man viņš ir jāizgatavo tā kā ir projektā. Tālāk šeit ir vīru krāsa. Atkal vīru stiprināšanas veids, piemēram, uzkrūvējums, piemēram, melnas vīras. Atvērumu leņķis 155 grādi, man tas dara. Okay. Un varbūt tātad te būtu informācija par pamatiņu, atkal taisnais vai krustaveida pamatiņš, pamatiņa stiprinājuma veidi, arī vai nu šis te ar neilonu muciņām vai arī uzkrūvējums, kā kurš labāk grib strādāt. Šobrīd jūs zināt, kad ir iespējams ielikt arī virām tiponu, kas ir virām izmantojams kopā ar virām, kas ir ar bremzi, tātad ar Blue Motion virām. Tātad, lūk, tālāk tad es izvēlos, kurā vietā es gribu stiprināt šo tiponu, tātad iefrēzēt. Šajā gadījumā es iefrēzēsim viņu vidus daļā. Un, ja man vajadzētu kaut atvērumu leņķi ierobežotāju, un, piemēram, es zinu, ka man tuvu ir siena, tad varētu izvēlēties atvērumu leņķi ierobežotāju, un viņš man būtu saraksts, nu, tā kā furnitūras sarakstos iekšā. Kāpēc tas ir svarīgi zināt to tagad uzreiz, piemēram, kad tu projektēji, nu, it īpaši tiem,
kuriem ražošanas ir kaut kur bišķi tālāk no mums, vai no Rīgas, pieņemsim, reģionos, piemēram. Un viņi zina, ka viņi nevar tā vienkārši aiziet uz veikalu un paņemt to atvērumu leņķa ierobežotāju un uzlikt viņu te virē, kur viņam vajag. Piemēram, es domāju, ka Mihails arī varētu pateikt, ka viņam Vangažos noteikti ir labs gabals, ko atbraukt pie mums, dēļ viena maza plasmasas puļķīša. Tad šeit es varu viņu uzreiz automātiski atzīmēt, un viņš arī parādīsies. Un Mihails maidīs, maidīšu parādījās. Tad tādā veidā jūs varat iekonomēt savu laiku un teiksim tā, tas ir sīkums, bet viņš jums iekonomēs daudz laika un kaut kāds nervus. Nu, šeit jūs redzat, kā ir izvietojušās vietas, automātiski tad viņas atvilknēm nekad netraucēs. Un viss ar to būs labi. Tad, ja mums šis te korpus rekur ir gatavs, mums viņš izskatās labi, tā kā vajag, tad pie rezultātiem mēs jau šeit redzam visu informāciju, ko mēs esam dabūjuši gatavu. Tātad šo te 3D skatu, pagaidām nekur nelādējot viņu iekšā un neko ar viņu nedarot. Reku, kāds viņš izskatīsies, ļoti labi, viss atvilknītes ir, servodrēvi ir un viss ir labi. Reku mūsu atvērumu leņķa ierobežotājs, mēs redzam, ka viņš mums būs sarakstos. Reku mūsu servodrēvi devēja moduļi, kādi viņi izskatīsies, mugursienas kronšteini atsevišķi pa pozīcijām, tā kā visu to mēs varam apskatīt. Šeit mums ir arī visa furnitūra, ko mēs izmantosim tad no Aventusa. Aventusam tātad HKXS. Mēs redzam, ka mums būs tikai viens Aventus HKXS uz šādu mazu fasādīti. Mēs redzam mūsu savilcējus, kas mums būs korpusā. Mēs redzam 155 grādu vīru komplektu, mēs redzam, ka viņas būs 4. Mēs redzam katru atvilkni, kas mums būs tajā atvilknē vajadzīgs. Un visu šo informāciju mēs redzam šeit. Tāpatās mēs redzam projektēšanas informāciju, kas mums ir saistīta ar rasējumiem un tam līdzīgi. Bet tātad šī ir tāda informatīva sadaļa, kur mēs varam to apstīties ātri. Ja mums ar to visu jāstrādā tālāk, piemēram, kaut kādās savās projektēšanas programmās un tam līdzīgi, tad mēs strādājam ar šo daļu. Piemēram, mēs viņu varam pievienot šo te korpusu, piemēram, kaut kādam projektam. Mēs viņu varam nosaukt, piemēram, Space Tower skapis, un, piemēram, ierakstīt, ka mums tādi būs 3. Attiecīgi mums furnitūras sarakstos šīs te furnitūras automātiski uzreiz būs 3 šādiem skapiem. Arī it kā nekas traks, bet tā pašā laikā mēs esam droši par to, ka tad, kad mēs nopirksim, mums viss arī būs. Neatkarīgi no tā, kam mēs to, kuram pārdevējam mēs to aizsūtīsim, tātad vai tas mūsu menedžers ir strādā, vai varbūt, ka viņš ir atvaļinājumā, vai varbūt, ka viņš ir, nezinu, ir kaut kādi gadījumi. Tālāk mēs varam eksportēt dažādu informāciju. Piemēram, mēs varam šo te visu informāciju, kas mums ir šeit, ar visu projektēšanas informāciju, mēs varam izvilkt ārā, piemēram, PDF formātā. Tātad, kā tas izskatīsies, tātad plānošanas informāciju, mēs pieliksim klāt piezāģēšanas informāciju un montāžas pārskatus ar rasējumiem. Mēs varam lejuplādēt un visu to redzēt. Vēl neko nedarot tālāk. Piemēram, šo te informāciju mēs varam pēc tam pārsūtīt arī pieņemsim kādam no darbiniekiem, kas to visu skrūvēs, kas to visu zāģēs un kas to visu tur darbosies un tālāk. Un viņš viņu šādā formātā arī redzēs. Tātad ar visiem šiem te augstumiem, kur kas jāskrūvē, kur kas jāsagatavo un tam līdzīgi. Tātad šādu te visu to informāciju mēs redzam. Так, minūtīti. Так. Tad mēs varam to visu izeksportēt ārā arī, piemēram, Excelī. Tad, ja mums ir jātaisa, piemēram, piegriešanas kartes un tam līdzīgi, tad mēs varam izeksportēt ārā Excel failu
kur mums būs visi piezāģēšanas izmēri ērtā formātā, lai viņu tā kā dabūtu tālāk. Šeit lejā ir vēl papildus lapas, kurās mēs varam redzēt, piemēram, šis ir furnitūras saraksts konkrēti. Šeit mēs redzam furnitūras sarakstu pa novietojumiem, tātad pa pozīcijām, tātad Aventusam, korpusu savilcējiem un tā tālāk. Nākamā lapa mums ir jau tā kā apkopot šīs saraksts, tas, ko mēs varam pasūtīt jau pie pārdevējiem. Tātad, ja mums ir kaut kādas vienādas pozīcijas, viņa šeit jau būs tā kā zem vienā rindiņā. Tātad pasūtīt, nopirkt šādu te pozīciju daudz vienkāršāk. Tāpēc arī zāģēšana, tātad piezāģēšanas izmēri. Šeit mēs redzam pa pozīcijām, tātad korpusam, Legrabox atvilknēji 1, 2, 3, 4, 5. Vai arī uzkrāts šāds te saraksts atkal, kur mums ir apvienotas vienādas detaļas, pieņemsim. Ja mums ir atvilknes grīdiņas, piemēram, 5 vajadzīgas, tad viņš šeit jau ir vienā rindiņā. Mēs redzam materiālu biezumus, mēs redzam rasējumu numurus, tātad tos mēs pastīsimies vēl. Un tam līdzīgi. Tad šajā daļā, ja mēs esam šo te visu saglabājuši un uztaisījuši, mēs redzam visu šo te informāciju, kas mums ir vajadzīga. Ja mēs aizējam uz mūsu projektiem, šeit ir mūsu šis skaps, ko mēs izveidojām, mēs viņu varam arī kādam aizsūtīt. Piemēram, nospiežot kopīgot, mēs varam tūlīt tās 1 minūti, viņš tos uztaisīs mums saiti. Tagad mēs varam viņu nokopēt, un es jums viņu tagad ielikšu čatā kopējā. Un tad katrs no jums varēs pat viņu atvērt tieši šo te korpusu, ko mēs taisījām. Katrs no jums viņu varēs atvērt tieši tādu, kādu mēs viņu uztaisījām. Un tas tikai parāda to, kad jums, neatkarīgi no tā, kāds ir jūsu mērķis, tad vai jums mērķis ir dabūt šo te vispār ideju gatavu, vai arī ražot viņu jau, jo nevienmēr jau viens cilvēks dara pilnīgi visu, bet ir arī tādi cilvēki, protams. Tad jūs varat to visu mierīgi nodot arī tālāk, kam tas ir nepieciešams. Es nezinu, Mārtiņa pārbauda, varbūt tā saite strādā tiešām, viņai būtu jāstrādā, viņai būtu jāatverās tavos e-servisos vaļā. Ja sanāk, parāda kādu žestu. Viņa prasa, galvenais, vai būtu logins iekšā. Jā, e-servis konts. Vai dati ievadīt? E-servis konts, jā. Jā. Un attiecīgi jūs viņu redzēsiet pie sevis jau savos datos, varēsiet viņus izmantot, netaisot korpusu no jauna. Tad tas tikai jums ļaus daudz vienkāršāk strādāt, teiksim, tā komunicēt arī starp dizaineriem, piemēram, jo arī dizaineri ļoti daudz izmanto tieši e-servisus. Tā kā mums šodien ir diezgan ierobežots šis te laiks, stundas laikā mēs diez vai spēsim iziet cauri pilnīgi visām dzīves situācijām. Es vēlreiz pieminēšu to, ka pēc šiem te webināriem noteikti, kad ja jums ir vēl jautājumi, būs kādi jautājumi, piemēram, par to, kā tas viss strādā, kā to visu izmantot tieši jūsu ikdienā, individuāli, tā kā ar jums. Mēs vienmēr varam sazināties, mēs vienmēr atbrauksim pie jums vai jūs pie mums, kā no kuram būs ērtāk. Un ar katru no jums iziesim cauri šiem te tieši jūsu gadījumiem. Jo es nevarēšu jums parādīt katram no jums tagad, šodien un tūlīt, jo es nezinu, kurš no jums grib strādāt un kurš no jums strādā, jo nav tāda jēdziena pareiz mēbele vai nepareiz mēbele. Tā kā tā. Šodienas mācībā, tā kā šajā webinārā mēs tik tālu mēs esam tikuši. Un varbūt ir kādi jautājumi pagaidām par šo, ko gribās skaļi uzdot.
Vai varbūt Mārtiņa tur čatā varbūt ir kādi jautājumi, kurus es esmu palaidis garām? Pagaidām cilvēki ir kautrīgi un jautājumi vēl nav uzdoti, bet Okay. Varbūt kāds no jums grib uzdot kādu jautājumu? Esiet droši un vaicājiet, jo tad var atbildēt un varbūt ir kāda situācija, kurā tieši palīdzēs šajā mirklī, ir vēl 20 minūtes un to var izdarīt. Jo šodien mēs iziesim šī tik tālu. Nākamajā webināra, tajā 14. datumā, kas būs, es parādīšu, kā sagatavot šos te datus, ko mēs dabujām, piemēram, šos te pašus Excel failus, piemēram, sagatavot uz detaļu pasūtīšanām, kā viņus apstrādāt, lai mums to parādās tieši mūsu materiāls, kādu mēs gribam. Pieņemsim, jums ir izvēlēts materiāls, no kā viņš tiks taisīts, un sagatavot tieši uz pasūtīšanu. Tātad, un tad trešajā tikšanās reizē, kas mums būs 21. datumā, ja nemaldos, tad mēs fiziski to visu arī pasūtīsim. Varbūt, kad ja kādam nav jautājumu, varbūt mēs varam produktu konfiguratoru apskatīties. Izstrādājumu konfiguratoru, kamēr jums vēl laiks ir. Ja jautājumu tiešām nav, varbūt tā ir pat tīri laba ideja. Es varētu pat paņemt, mēs pat varētu, ziniet, ko izdarīt, mēs varētu izstrādājumu konfiguratorā, es nezinu, visi jūs esat bijuši pie mums jaunajā ekspozīcijā? Revego durvis visi esat redzējuši, vai ne? Labi, es saprotu, ka mēs esam... Igor, tur ir jautājums Mārcim, vai ir iespējams vīrus uzreiz ielikt abās pusēs, ja durvis ir simetrisks? Varbūt Mārcis var paskaidrot, kas tas ir, ko tu domā? Nē, es domāju, ka tu domā tā kā, ja tev plats skapis un tev ir divas durvis tā kā vertikāls, ja? Jā, ir tāda opcija arī tā, ja to izdarīt. Mēs varam paņemt kā piemēru. Tādā gadījumā es tas ātri parādīšu piemēru, kāds izskatās. Tad, ja mums ir šis te pats skapis, paņemsim jaunu. Mums šitas ir šaurs. Pieņemsim, ka mums šitas skapis, mums taisīsim viņam platumu, piemēram, 1200 platumā. Un tad šeit pie dizaina mēs varam ievilkt arī vertikālu spraugu. Un ja mums šeit ir vertikāla sprauga, tad pie furnitūras mēs varam ielikt iekšā šeit vienā pusē šo te viru. Piemēram, standarta viru. Es vienkārši turpināšu, es te neko baigi pagaidām nemainīšu. Ieliekam vienu, un tieši tāpatās arī otrā pusē. Mārcis, vai šis atbildējis tavu jautājumu, varbūt ieliet čatiņā, vai tas, ko tu gribēji uzzināt? Es pat teikšu vēl vairāk. Ja mēs šeit ieliksim starpsienu, starp šiem te diviem korpusiem, un tā starpsiena mums ir kā uz pusi, tā kā nostājās attiecībā pret spraugu. Tātad puses spraugas ir tā kā uzlikums ir vienā pusē, puse otrā pusē. Ja mēs šeit liksim iekšā viru, pieņemsim no šīs te pašas puses, kā mums ir šeit te fasādē, tad arī no kreisās puses. Tad, un izvēloties standarta viru, mums automātiski šeit būs arī šī te pusuzliktā vira. Piemēram, tātad reku viņa mums arī būs automātiski. Un es pat teiktu, laikam vēl drusciņ vairāk, es šitās divas viras tagad izņemšu ārā. Mēs varam ielikt viņu, piemēram, šīs te divas viras pretī vienu otrai. Es parādīšu, ko es ar to domāju. Izmantot šo te apusējo montāžu, kas ir ar jau gataviem pamatiņiem. Un ielikt tāpatās arī šeit, uz viena sāna, teiksim tā, šīs te viras ar apusēju montāžu.
Lūk, un mums būs pamatiņi, jā, viņi būs viens otram pretī, bet furnitūras sarakstos mums pamatiņi būs ar īsajām eiro skrūvēm. To parādīšu. Igor Rekur tieši Mārcis prasa, vai viņš laikam šī tik tālu saprata, bet vai to var atvieglot, restīvi tā kā nokopēt uzreiz, kad ieliekot virs vienā pusē. Jā, protams. Ja es parasti redzu, ka uzreiz nokopējās otrā. Šeit ir tāda zvaigznīte. To zvaigznīti var pārtaisīt par šabloniņu savu. Tur, piemēram, nosauksim viņu šablons vīrei, piemēram. Reku mēs viņu saglabājam, un reku mums ir šis šablons vīrei. Tad, ja es šito tagad izņemšu ārā, es viņu vienkārši ievelku šeit iekšā, un reku viņš būs. Un tas, ko es nokopēju. Tāds pats. Tā kā es netur ievilku iekšā. Tagad, sorry. Tad ir jautājumi turpinājums, šablons paliek kreisai virē, bet ja vienā pusē vajag labu, otrā kreiso? Nē, es ne tam uztaisīju šablonu. Sorry, es ne tam šablonu uztaisīju. Es šitai fasādē uztaisīju šablonu. Bet, jā, ideja tāda, ka to šablonu var uztaisīt jebkurai pozīcijai, kur tu esi uztaisījis šajā te korpusā. Man, piemēram, manā gadījumā, ja mēs aiziesim pie atvilkuma sistēmām, man šādu šablonu te ir vesela jūra. Tad, sākot ar Merivo boksiem, Legra boksiem, Antaro, balti, melni, F augstumi un tā tālāk un tā tālāk. Tādā ziņā, tu pēc tam nākotnē vari šos te savus šablonus vienkārši vilkt iekšā un tev nav jātaisa pa jaunam. Tas viss. Tā ir atbildes to jautājumu, Mārcim. Ja tā vīra pa tā parastā 110 pievienosies uz kreiso pusi un uz labo tāpat, tad es ticamāk, tad ir atbildēts. Nē, tā gluži nebūs. Tad labāk ir uztaisīt to šablonu uzreiz labai vai kreisai virei, un tad tu vienkārši jau velc labai vai kreisai virei šablonu iekšā. Jo, teiksim tā, reizēm ir tā, ka tad, kad tev liekas, ka būs standarta eņģe, bet viņi nevienmēr tomēr ir tā standarta eņģe, jo tev ir kaut kāda maza nianses, dēļ kuras tev tomēr ir jāizvēlās, sistēma izvēlās tomēr citu vīru. Visbiežāk, protams, standarta eņģe arī būs. Man sakot, šitas mums ir jāizrunā tādā gadījumā individuāli, jo man ir jāsaprot, tur jāsaprot ir, kādi tie gadījumi, kurā brīdī ir tā standarta eņģe un kurā brīdī nē. Tāpēc ar šabloniem ir tieši tas stāsts par to, ka tu jau daudz ko zini uz priekšu, tāpēc, ka tev ir liela pieredze un tā tālāk un tā tālāk. Izstrādājuma konfigurators, tad, ja mēs skatījāmies tikko korpusu konfiguratoru, tad izstrādājuma konfigurators, jā, tas ir tas, kur mēs taisam kaut kādu vienu atsevišķu gadījumu. Un tie, kas ir bijuši mūsu veikalā, ir redzējuši, ka mums ir parādījušās šīs te pocket sistēmas, tātad Revego durvis. Es parādīšu, cik tas ir salīdzinoši vienkārši sakonfigurēt arī tādas durvis, kas ir tiešām pašas pa sevi nav baigi vienkāršās. Tad, ja mēs viņus konfigurējam, tad šeit ir informācija par to konfigurāciju. Mēs izvēlamies tātad projektēšanas veidu, projektēšanas metodi. Tad, kad mums viņš stāv, tad, kad mēs zinām kaut kādus ārējos gabarītus, vai tad, kad mēs zinām iekšējos gabarītus, un mēs varam sarakstīt, piemēram, šajā gadījumā es izvēlējos risinājumu, ka es zinu ārējos gabarītus, piemēram, zinu, ka man vajag 3 metri garu platu, tur augstums, tur 2,50, piemēram, un nišas dziļums, piemēram, 700 mm. Es vienkārši rakstot izmērus, kurus es zinu, pieņemsim materiālu, no kā es viņu izgatavoju, pēc cokola kājām, bet ar integrētām kājām, piemēram, es viņu taisīšu spraugus, es, piemēram, gribu minimālas. Tak, atkal spraugus, es gribu minimālas. Jā, ko viņas man ir. Biezumi, no kā es viņu taisīšu. Šeit es neko nemainīšu, jo šeit jau man ir aprēķināts, pati sistēma ir aprēķinājusi, kas man tur būs un kas man tur nebūs, ņemot vērā mūsu fasādes platumu. Bet mugursienas biezums, piemēram, arī būs 18. Šito visu es nezinu, es viņu vispār nerakstīšu.
Man vajag atbalstu. To, ko es teicu par to, ka es nezinu, es zinu, kas tur ir, bet es vienkārši šobrīd parādu to, ka ja es to nezinu, es viņu vienkārši tur nerakstu. Nu, lūk, reka mums ir mūsu Revego durvīm komplektācija gatava. Tūlīt tās 3D uztaisīsim. Labi, darīsim savādāk. Šāds te man tās durvis arī būs. Tad pēc tiem izmēriem, kurus es zinu, nevis pēc tiem izmēriem, kurus es nezinu. Manuprāt, tas ir vienkārši un viegli. Jo problēmas sagādā tas, ko es nezinu, nevis tas, ko es zinu. Tāpēc šādi te, ievadot tikai to, ko es zinu, es dabūju gatavu risinājumu, kas mums ir vajadzīgs. Es parādīšu, kāds izstāsta arī kaut kādā, piemēram, SketchUpā, ko es nolādēšu SketchUpam failu. Mēs par šo te 3D vizualizācijām mēs vēl runāsim nākamajā reizē smalkāk, bet es vienkārši tagad ātri parādīšu, kāds izskatās. Tā es vaļā. Tā datoram paliek smagi. Tad man ielādēsies SketchUps, atvērsies vaļā un... Jā. Varbūt tikmēr vēl kādam ir kādi jautājumi, droši rakstiet to čatiņā, pavaicājiet. Tas gan. Lūk, mums ir mūsu SketchUps. Nu, varbūt pat nām varam atstāt. Un re, kur ir mūsu lejuplādes. Re, tas fails, ko mēs lejuplādējām priekš Revego lejuplādēs. Es viņu vienkārši velku uz SketchUpu un lieku šeit iekšā. Un tūlīt viņš man viņu integrēs, importēs iekšā. Pats man nekas speciāli vairāk nav jādara. Pagaidām vismaz. Un lūk, arī mūsu Revego durvis. Tā ja viņas priekšā izskatās. Un mēs varam, piemēram, viņus paņemt maliņā. Un tad vai no aizmugures apstīties, vai kā. Un viņš būs 1:1 ar tiem izmēriem, kādus mēs rakstījām. Mēs rakstījām platumu, cik mēs rakstījām? 3 metri. Šie izmēri, var sakot, atbilst tiem izmēriem, kādus mēs arī ierakstījām. Visi materiāli biezumi, un tātad viss šis te, kur ir. Tātad, tas, ko es gribēju parādīt šobrīd, ka tas ir vienkārši. Tātad, tas arī sarežģītie produkti, kuri ir tikko svaigi jauni iznākuši un tikko svaigi parādījušies pārdošanā, tas nav, teiksim tā, tas ir izdomāts tāpēc, lai jums nebūtu jālauz galva un jārēķina sarežģītas formulas un visādas tādas lietas. Tā kā varbūt tās tiešām ir vēl kādi jautājumi. Tā, kas tur ir ar tiem šāpiem? Tātad kopēt vīru iestatījumus uz pārējo pretējā nav. Nē. Tas uz to mēs jau atbildējām, jā. Ok. Nu, ja nav vairāk jautājumu, tad droši varam apaļoties gan jau. Bet, ja ir, tad nekautrējieties, vēl ir 6 minūtes laika. Nu, jā, jebkurā gadījumā atceraties arī to, ka individuāli, ja jūs, piemēram, šobrīd pat kautrēties, bet jums tomēr ir jautājumi individuāli, manus kontaktus jūs varat, es ierakstīšu varbūt tās čatā savus kontaktus. Mārts Mebeļu kājas ir iespējams pievienot jau tavā programmā, kurā tu projektē tālāk. Mebeļu kājas Blum neražo. Attiecīgi, korpusu konfiguratorā būs tikai tas, ko ražo Blum.
Viss, kas ir ar citu ražotāju izstrādājumiem, tas jau ir vairāk saistīts ar jūsu projektēšanas programmām. Es čatā ierakstīšu savu telefonu numuru un e-pastu. Ja gadījumā jums ir kādi jautājumi, individuāli tad sev, tad droši rakstat, droši dodiet ziņu, nekautrēties. Tiksim galā ar principā visiem jautājumiem, es tā domāju. Jo es arī saprotu to, ka mūsu ir gana daudz šodien, un jautājumu noteikti ir vairāk nekā. Tak. No SketchUpa paņemt gatavus kapīšus, ko tur to domā, Mihail? SketchUpā jau nav gatavs kapīšus. SketchUps tā ir atsevišķa programma, tas nav saistībā ar, tā ir vienkārši programma, kurā rādam kā piemēru, jo varbūt kādam ir pilnīgi kādas savādākas programmas. Šos te gatavos kapīšus var pārnest uz kādām, piemēram, programmām tādām, kā šis te pats SketchUps un tam līdzīgi. Tu vari saglabāt savus korpusiņus un izmantot viņus kā šablonus. Tu vari, tās opcijas ir diezgan daudz, un es domāju, ka, Mihail, mēs tev arī varam mierīgi satikties un vai nu pie mums, vai nu pie tevis angažos, un mēs varam to visu izrunāt. Izstāstīt un parādīt arī smalkāk. Jo jā, ieraksti būs pieejami, viņi būs YouTube kontā, mūsu furnitūras pieejami, tāpēc problēma nebūs. Bazis mēbeļšikam arī ir šis te eksports, iespējams, es starp citu parādīšu par tiem te eksporta iestatījumiem. Šeit, tad, ja mēs esam šis te mūsu risinājums, ja? Tad, ko mēs tikko esam uztaisījuši. Šeit ir BXF eksporta. Tu nav ekrāna, Cigor, tu nešaru ekrānu, ja tu gribi parādīt. Jā, tūlīt tās pagaidi. Es, 1 minūti. Jā, tagad redzat ekrānu. Reku, piemēram, šis te pats korpus, ko mēs tikko esam uztaisījuši. Mēs viņu, piemēram, pie plānošanas informācijas vai pie plānošanas rezultātu. Mums šeit rezultātā ir šis te BXF eksports. Un šeit mums ir saraksts. Es šajā gadījumā ņēmu no šejienes priekš SketchUpa, bet šeit ir visas programmas, ar kurām draudzējās, tātad visas programmas ir uzskaitītas, sākot ar, te ir alfabēta secībā, tāpēc nevar pateikt, ar ko sākot, ar ko beidzot, bet visas populārākās programmas arī bazes mēbeļšik reku ir. Un cik es zinu, tad arī pats bazes mēbeļšik, tātad šī te Krievu kompānija, tad viņi diezgan plaši šo te tagad ir atsveidzinājuši arī savā datubāzē šo te importu iespējas. Ir arī šī te eksporta iespēja uz EasyStick. Kas ir EasyStick? EasyStick ir Bloom šī te iekārta vai iekārtas vadības sistēma. Tātad datorizēta sistēma, kura uzstāda izmērus uz iekārtas un rāda tehniskos rasējumus un ļauj mums daudz vienkāršāk strādāt ar iekārtu, tieši Bloom iekārtu. Wood Assembler, tātad tas jau būs lielajām CNC iekārtām, programma, tātad Homag iekārtām un tam līdzīgi, ja kādam tādas ir, ar ko strādāt. Tātad visas populārākās programmas, viņas šeit ir. Es ceru, ka atbildēju uz kādu no jautājumiem. Jā, mēs varētu arī finišēt. Tādā gadījumā, ja vairāk jautājumu nav, jebkurā gadījumā, ja ir kaut kādi jautājumi, kontaktus es savus ieliku, droši rakstat, droši dodiet ziņu, un
vienmēr atradīsim risinājumu, kā panākt to jūsu vēlamo rezultātu. Tā kā paldies visiem un tiekamies 14. Jā, un tad tiekamies pēc nedēļas 14. Tad mēs sagatavosim visus šos te failus tieši uz darbam jau pie sevis, tā kā savām vajadzībām. Tā kā lai jums visiem veiksmīga diena un jā, tiekamies nākamnedēļ.